Sveiciens! Šobrīd esam Ikšķelē, Lejaskalna pilskalnā un Lejaskalna XCO trasē. Gatavojamies Latvijas čempionātam. Kopā ar mums trasi izbrauks Oskars Mužnieks, un es kopā ar trases saimnieku Ģirtu izstaigāsim, pastāstīsim interesantākās vietas. Kurā vietā šobrīd mēs atrodamies tieši trasē? Pirmais kilometrs, varbūt mazāk par bišķi. Nobrauc tur lejā, uz mājas pagalam, ar kulmiņiem, tur tādi divi dropi. Tad griež pat reizi, ka nāk augšā, būtībā šis pirmais kāplis. Pēc tam atkal nāk augšā, atkal lejā, un tā visu laiku ir pilskalnā uzklāt 4 reizes augšā. Pilskalns? Kas tas pastāsta sīkāk? Lejaskalna pilskalns. Labi, paskatīsimies, kā puišiem iet. Ja viņi uzreiz tūlītās trāpīs saknēs iekšā, ja? Jā. Sveiciens! Čau. Kā es te braucu pagaidu? Tā. Šitā varēja izbraukt, un tai pēdējā varēja likt pārmāt. Cik sanāk kopā kāpuma metri? Reikinājums kaut kā 200 metru varētu būt zapu. Nobrauc lejā, otrais uzbrauc, nobrauc lejā, trešoreiz uzbrauc, tad tā puskalnā vēl ceturreiz uzbrauc. Tā, te visu laiku ir tāds augšā lejā, tāds līdzenākais ir ticis, tas starta zona. Pagājušajā gadā te bija tā, ka bija grūti uzbraukt lietu salīt. Daudz stūmu, redz, kurš varēja uztrāpīt augšā. Šitais ir trases iespējams grūtākais kāpums. Jā, Nav garš, bet prasa spēkus. Kā ir ar treniņu braucieniem? Kad var nākt? Visu laiku. Nav aizliegts nekas pilnīgi. Puikas jau braukā viens otrs. Kā ir īsā trase? Tā ir domāta tur... Starts tātad tā pašā vietā? Tur patās, jā, bet tas notiks pa to pusi, pa mājas pagalam, apkārt dīķim, tajā kalniņā lejā, un tur kāda 800 metru būs trasīt. Tātad atkal redzēt AB. Priekš un šeit jāizvēlās. Tā izvēlēsimies A. Un te lejā. Un izvēlamies B, tad šeit apkārt. Lietas laikā B ir tīstamāks. Slidenāks. Nu, tur vēl tālajā galā tur pļavinā tādu no baļķiem uztaisīt tādu štiešu, kam jābrauc pāri. Jā, nu tur būs divās līnijās trasa. Izvairīties no štiešiem nebūs iespējams. Būs jābrauc vispirms pa mazo baļķīti un pēc tam pa lielo baļķi pāri. Vai nu arī otrādāk pa lielo un pēc tam pa mazo. Nu, bet es teiktu, par šito nav jāuztraucās. Jā. Mierīgi braucams. Kā pieredze rāda, vienam otram sagādā problēmas. Jūs teicāt, ka pirmo reizi bija pirms 3 gadiem. Nu, Vai jā, kāds... tā takas bija, bet viņas bija bišķiņ aizlaistas un nebija, bet tas kalns nebija iztīrīts tāds kā tagad, kāds viņš tagad izstās. Vai pa šo laiku ir kaut kāds jauns cilpas pielikts klāt? Cilpas varbūt ne, bet elementi ir pielikt klāt. Otrā pusē mēs vēl neaizgājām. Tepat šim pašam kalnam otrā pusē ir arī tāds dropiņš. Tādu lecienu uz leju vai kritienu uz leju. Tas ir jauni izveidots, pagājušajā gadu uztaisījām. Šitas jau man bija jau sen apakaļ, varbūt bišķi pielabots. Ir piestrādās pie dažu virāžu labākas izbraukšanas. Tā kā uzbērts bišķi valnīts, lai ir kur atspiesties. Lai nelido pa taisnā kaut kur kokos, ceļšā lietas ir slidens. Nu, vislielākās izmaiņas sieviešu laika apstākļi. Tagad visi smuki braucams, kā uzlīs lietas, tad, teiksim, tur nobraukt normāli nevar. Lai kā tu gribi, tu vienkārši slīd uz leju kopā ar riteni kaut kā. Un kā pieredze rāda, pie mums ir smuka saule, kā noskan starta signāls, tā gāž lietas. Tad viņi tiks paskriet uz lejā, ka vēl varēs pakalmēt. Šeit šī pilskalna aizmuguri iespaidīgi izskatās. Nē, viņš nožūst diezgan ātri. Principā uzspīd saule, ir pāris stundas un viss jau ir jau tāds braucams, izņemot kaut kāds bedrs, kur kaut kāds ūdens sakrājas. Tad vispār tā ir smilšains un viņš nav tā, ka tur kaut kur beigas dubi. Bet tas, ja pa virsu dabūtu ūdeni, viņš paliek glumšs, nu kā ir melnzem. Jā, un dubļu pat nav daudz, ir 5 mm, ar kuriem pilnīgi pietiek, lai aiziet sāniski. Teiksim, šodien tas nobrauciens, viņš nav tāds, plakans, viņš ir zem slīpumā. Un te pagājušajā es stāvēju, tas lielais lietas bija. Tur reāli nobraukt, nevarēja. Kā nu kurēs. Viens tas dibana, viens tas stāvēs kritiņš. Jā, AB. Tātad A mums izskatās šādi. Riteni nobraukt var, bet kājām noiet nevar. Nu, un reku tā tad uz priekšu B līnija. Jā. Nu, būs savas krietnes sekundes klāt, jā. Ir vēl 2 mežiņi. Nu jā, mums jāaiziet. Nāks līdzi uz turien?
Jā, starp citu šis jautājums. Tad ir kaut kāds drusciņš saīsinātais sacensību dienā mazākajām grupām? Čempionātā nav. Čempionātā ir visa viena galvenā trase? Jā, viena trase un viss, tā kā bija XCO kaus, arī šogad, kad ir kaus, tur ir 2 distances. Jā. Garā un īsā. Pagājušajā gadā mums bija garā un īsā, un tā īsā gāja šitien te negāja pie pašajiem tālāk. To bedru nebrauc, šito var nebrauc. Pirmkārt, lai kilometru mazāk un lai mazāk tas sarežģītības tiem iesācējiem. Jo tur tika pozicionēts kā tādi, kas pirmo reizi vispār kaut ko tādu dara. Kas ir braukšana, būtu tās kaut kādas šosejus. Tad viņš domā, pamēģinās XCO, un tad viņi nekur netika laist par kaut kādiem elementiem. Bet tā ir tur drusku tālāk apkārt bērzam, jo citādi nebūtu godīgi. Tur nevar sabremzēties savādāk. Ja lietas līdz, tad arī tramplīns ir drošāks nekā šis taisnais, jo te ir drausmīgs lidens. Bēri tagad ar malu taisni vienkārši aiznesties apkārt. Bišķi garāk loku apakšā. Nu, 2 gadu apkārt bija uztaisījis tāda līkumiņa, lai nav tas ātrums tik liels. Ja to līkumu nevar reāli izņemt. Un visi slīdēja tāpat tai kokā iekšā un tur krita gazās. Un tāpēc mēs to B līniju novienkāršojam līdz visvienkāršāk. Jo, ja uzlīs lietas, tad viņu reāli pagriezties te nevar. Vienkārši ir taisni tāpatās. Reku jau jūt to, ka vakar lija un te ir bišķi purvaināks. Šitā vēl neko, bet te, ko es uzbārs grāntu šogad, tas ir tas, ko es teicu, ka mēs uztaisījām trasīt bišķi tādu labāku. Te bija ritīgs marks. Tā kā līdz asīm grima nost. Tad es izraku to visu draņķi ārā un tur apakšā māls ritīgs, tad ūdens neiet prom. Šitas, kas te ir, tas ir tāds sīkums. Un te bija ritīgs, var teikt, purs. Un tad mēs to puru tad bišķi nolikvidējām. Saprotu, viss koncepts sākumā saviem jauniešiem radās lēnām, ko braukāties. Koncepts radās, jā, bet jaunieši gan te, ja kā godīgi, diezgan maz trenējās. Bet, pat cik tā trasīte tika izveidota, tad tika rīkots kādas daži klubiņu kausi. Tādas vietēja mēroga sacensības katru gadu rudenī. Parasti tas bija treneru Kāri dzimšanas dienā. Tur saucamā Kāri kausa izcīņa notika. Tika aicināt draugu paziņas. Gribēju piedalīties, un tad tā trasa gan bija bišķi savādāk, kā tagad vienkāršāk, mazāk kaut kāda elementa, tas viss nāca tagad papildus klāt. Tad, sākums bija, 2016. gadā jau laikam. Jā, un tagad esat izauguši līdz Latvijas čempionātam. Jā, ja godīgi tāds mērķis man personīgi bija tos 10 gadus apakaļ. Man gan ģimenē viss smējās, ka tur muldi. Nekad mūžā te čempionāts nebūs. Tur, kad 10 gadi ir pagājuši un čempionāts ir. Tā mazais lielais tas mērķis ir sasniegts, ko mēs varam izdarīt. Jā, tā kā ja ir vēl kāds organizators, kam jau ir mazā privātā trasīte, tad sāciet. Sākumā notiks droši vien kaut kāds lokālais, tad kausa posms un tad tiksiet līdz čempionātam beigās. Bet iespējams, jā. Vispār, ja kurš kaut ko tādu dara, no federācijas puses tikai ļoti apsveicami. Gan tas viss ir vairāk uz entuziasmu pamata. Protams. Nav te nekāds beigais bizness, tas ir vienkārši brīvā laika pavadīšana pie dabas. Kaut kādu rakšanas talku esat taisījuši? Paši. Pagājušajā gadā uztaisījām talku mežā, tur Zaras kuriņā un vācām. Tāda talka bija. Kā es ieraugu šitādi te virāžiņi, tā es uzreiz zinu, cik stundas tas ir prasījis. Pa lielam, es teiktu tā, 8% mans personīgais darbs. Īsā intervija. 2 apļi jau nobraukt? 3 jau. Šis mans 3. jā. Šitā daļa, kas ir šitā lapu koku mežā, ir ļoti forša. Liekas, baigas arī dinamika turēt. Vai ir mazāk jāmenās. Un tad jau tas tā trases sākums ir tāds Tas tāds smagāks, fiziskāks, jā. Tas ir, 2 kāpumiņi, tos jūt. tur vairāk ir priekšrocības tas, kurš kalnā var uzbraukt. Šeit ir atkal bišķiņ tās prasmes, jā, prasās arī. Daudzveidīgi, jā. Piebraukt, šito ir svarīgi piebraukt. Šeit tāds foršs met uz augšu. Mums patīk, ne? Patīk, jā. Jā, tad jāpiebraukt. Saimnieks pacenties, kā vienmēr līmenī. Ko tu salīdzināt ar Saldus trasi? Specifika īstenībā ir arī kaut kur, jā, kur ļoti svarīgi ir ar inerci tos kalnus pievarēt. Tā kā šī sadaļa, man liekas, kur ir lapkoks, ir diezgan līdzīgi, ja pietuvināt Saldumu. Protams, ir kaut kas bišķi savādāks, bet ja tev patīk Saldus, tad tev arī šeit patiks braukt, es ticamā. Es braukšu, jā. Es braukšu šogad, noteikti. Jā, trasi ir ļoti forša, man ļoti patīk. Protams, man labāk patīk, ja vēl uzlīs lietas.
Nopietni. Jā, pagājušajā, kad es te braucu, bija lietas, bija ļoti interesanti. Jā, manuprāt, trase ir piemērota gan iesācējiem, gan tiem, kam patīk varbūt tiešām riktīgs XCO, jo jā, visur, kur ir grūtākie elementi, var apbraukt apkārt, un jā, tāpēc trase ir piemērota ik katram. Un jā, man liekas, tiešām Latvijas čempionātam atbilstoša trase ir kāpumi, ir nobraucieni, ir lecieni, ir viss kaut kas. Un, jā. Kā tev patīk, ka Lietuvas čemps ir vienlaicīgi? Tas noteikti ir labāk, jo vismaz ir interesantāk cīnīties, jo Latvijā jau nav tik daudz cilvēku, kas brauc XCO sacensības, tāpēc tas noteikti ir interesantāk. Pagaidām gan neviena meitene vēl nav pieteikusies, tāpēc es ceru, ka kāda man sastādīs kompānija, būtu vēl Igauni vispār būtu forši. Kura vieta trasē vislabāk patika? Nav svarīgi, vai tev patika? Jau. Tas tepat tās sākumā, ko tu Oskar mēģināji nolikt? Jā, kur man mentālais bloks bija sākumā, bet viss ok. Labi, nu tad veiksmīgi un visus dropus tāpat kā šito pirmo.